Bet tev šajā visā fāzē ir bijis jārūpējās arī par darījumu, par biznesa pusi, vai ne? Jo tas viss prasa līdzekļus, vai ne? Un autosports un viss tas tomēr ir, tas nav LEGO konstruktors. Un tas naudas pārbaudījums, viņš ir bijis bīstami tūs. Protams, jā. Un tas ir ļoti grūti. Un grūti to naudu tā kā, pārvaldīt vai savākt kopā. Ja? Bet autosports un biznesa šajā mājā ir rokā. Un, protams, mēs taisot šādu te automašīnu, tagad priekš Āfrikas ekoreis, kur brauks šī te mašīna, ja? Mēs vienlaicīgi maksājam cilvēkiem algas, maksājam valstī nodokļus un arī nopelnam. Šajā mājā viss notiek tiešām saprotoši. Un manuprāt, es esmu priekšnieks, kurām uzticās arī no tā. Es zinu, ko cilvēks var un ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Tas ir svarīgi, ka darbinieki domā līdzīgi kā tu, vai mēs saprotam, ko katrs var. Jā. Viņi novērtē manu varēšanu, jeb ieteikums, un es savukārt reiķinos ar viņiem.